Labdien skatītājiem! Tiešraidē, kā arī spēles ierakstā. Šobrīd esam pieslēgušies Ventspilī sporta halē Pārventā, kur norisinās Latvijas frīzbija līgas vīriešu divīzijas pirmās grupas otrais posms. Un šeit tiek aizvadīta pirmā apļa noslēdzošās spēles. Spēlēs komandas Salaspils Wild Things un Soulfly UD no Rīgas. Un Salaspils komandas sastāvā šodien ir Roberts Apinis, Dainis Teteris, Mārtiņš Gusārs, Guntars Miķelsons, Igors Minovs, Ģirds Betmanis, Reinis Otisons, Mārtiņš Kasparāns un Krišs Maļinovskis. Un komandas Soulfly UD komandas sastāvā Māris Jankovskis, Andrejs Bakašs, Rihards Apsītis, Krišs Apšanieks, Dainis Jakuvels, Raivis Eikens un Miks Eglītis. Redzam, ka komandas ir nostājušās uz sasveicināšanās un tiks izlozēts arī spēles disks par to, kura komanda uzsāks spēli ar uzbrukumu un kura ar aizsardzību. Disku izlozē uzvarēja Soulfly UD komanda. Un taktiski pareizāk būtu izvēlēties šobrīd ņemt aizsardzību, jo otro puslaiku šī komanda varēs uzsākt ar uzbrukumu. Spēles formāts ir laika ierobežojums ir 35 minūtes, savukārt punktu skaits ir 13. Runājot par šīs dienas iepriekšējām spēlēm, tad tika aizvadīts jau 3 spēles. Pirmā norisinājās starp Salaspils Wild Things komandu un Probably Some Latvians no Ventspils. Un šajā cīņā uzvarēja salaspilieši ar 13-8. Otrā spēle norisinājās pret šobrīd laukumā esošo Soulfly UD un Flying Worms no Ventspils. Un šajā spēlē uzvarēja Ventspilnieki ar 13-8. Un trešā spēle norisinājās starp Ultimate Decision no Rīgas un jau pieminēto Probably Some Latvians. Un atkal spēles rezultāts 13-8. Skatīsimies, varbūt arī 4. dienas spēle noslēgsies ar šādu pašu rezultātu. Tātad šobrīd komandas Salaspils izpildīja savu pirmo uzbrukumu. Nedaudz gan nesekmīgi tika tvērta piespēle, tāpēc uzbrukums šobrīd jau rīdzinieku pusē. Nesaprašanās starp komandas biedriem Dāni Jakuvelu un Andreju Bakašu un netika tvērta piespēle un atkal salaspilieši mēģinās gūt spēles pirmo punktu. Novērojams nedaudz kontaktus ar spēlētājiem, kas frīzbijā nav atļauts, jo frīzbijs ir bezkontakta sporta veids. Un Salaspils atklāja spēli ar pirmo punktu. Reinis Otisons raidīja piespēli Mārtiņam Gusāram zonā. Salaspilietis Reinis Otisons tūliņ izdarīs pārmetienu un rīdzinieki varēs turpināt šo punktu ar uzbrukumu. Pārmetiens tika veikts korekti un Rihards Apsītis pie diska. Piespēlēja savam komandas biedram, bet veiksmīgi aizsardzībā spēlēja Mārtiņš Kasparāns un izcīnīja savai komandai. Un Ģirds Betmans rāda punktu zonā. Reinim Otisonam piespēle gan netiek tvērta sekmīgi. Un disks atkal pārēt pretinieku komandai. Dainis Jakuvels raida tālu piespēli Raivim Eikenam. Un punkts arī ir iegūts, jo tas tika iezemēts vēl laukuma līnijās. Un rezultāts šobrīd 1-1. Katru jauno punktu komandas uzsāk no
no pretējās gala zonas, jeb savas aizsardzības zonas, kurā viņi neļauj pretiniekiem gūt punktu un paši virzās uz pretinieku aizsardzības zonu. Šobrīd salaspilieši ar ļoti pacietīgi spēlē ar īsām piespēlēm. Un tuvu zonai jau Krišs Maļinovskis. Neliels sots no rīdznieku puses. Pie spēlētāja tika skaitīts laiks nedaudz par ātru. Bet spēle turpinās. Un Kasparāns raida punktu zonā Reinim Otisonam, bet tas ir jau ārpus laukuma līnijām, jeb autā. Tādēļ uzbrukums atkal pāriet rīdzinieku pusē. Pie diska Māris Jankovskis. Un piespēle nedaudz par zemu, un Krišs Apštinieks to nespēja tvert. Rīdzinieki ieņem aizsardzības pozīciju un mēģina salauzt Salaspils uzbrukumu. Un Krišs Maļinovskis zonā Reinim Otisonam vieglu piespēli. Un Salaspils izvirzās 1 punktu vadībā, 2-1. Salaspils komandas spēlētājs Igors Minovs veiks pārmetienu. Ja pārmetiens būs sekmīgs, tad rīdznieki varēs punktu uzsākt uzreiz. Ja tas nav sekmīgs, tad komanda varēs doties uz brika atzīmi, tādējādi gūstot ērtāku pozīciju izskrējieniem. Bet pārmetiens ir bijis veiksmīgs, līdz ar to punkts tiek spēlēts uzreiz. Krišs Apštinieks pie diska. Un aizsardzības spēlētājs Krišs Maļinovskis spēlētājiem ar disku ir aizskaitījis atļautās 8 sekundes un norisinās diska maiņa no uzbrucēja komandas iepriekšējā aizsardzības komandas spēlētājiem, respektīvi Salaspils komandai. Un tuvu zonai Reinis Otisons. Neliela nesaprašanās ar Daini Tēteru un aizsardzībā Māris Jankovskis nosit disku un gūst rīdziniekiem uzbrukuma pozīciju. Salaspils vadītājs Dainis Jakovēls piespēlē Andrejam Bakašam. Krišs Apštinieks pie diska. Ļoti aktīvs sēdz Salaspils. Un aizsardzībā nospēlē Reinis Otisons pārtvarot piespēli. Un Mārtiņš Gursārs raida piespēle zonā Reinim Otisonam. Otisonam tas jau ir 2. punkts zonā pēc kārtas. Un Salaspils jau izvirzās vadībā par 2 punktiem un rezultāts ir 3-1. Rīdzinieku komanda Sofai Ūdai pieprasījuši minūtes pārtraukumu. Un tas nozīmē, ka pusminūte viņiem ir laiks, lai apspriestos un iespējams mainītu spēles taktiku.
Minūtes pārtraukums ir beidzies, un Solfai komanda uzsāk punktu, un pēc pārmetiena to sāk no brika atzīmes. Pie diska Māris Jankovskis, tālāk Dainis Jakovels izskrienā un augsta piespēle zonā, bet tā atcitās pret konstrukcijām pie griestiem, un tas nozīmē, ka uzbrukums pāriet Salaspils komandai. Pie diska Mārtiņš Gusārs, tālāk saspēlē Ģirds Betmanis, atspēlē zonas spēlētājam Reinam Otisonam, un viņš piespēlē Guntaram Miķelsonam zonā un gūst savai komandai jau 4. punktu. Un salaspilietis Mārtiņš Kasparāns veiks pārmetienu, lai rīdzinieki varētu uzsākt savu uzbrukuma punktu. Šobrīd nospēlētas 9,5 minūtes no spēles laika un gūti jau 5 kopīgi punkti. Pie diska Māris Jankovskis atspēlē saspēles vadītājam Krišam Apšaniekam. Tālāk Dainis Jakovels. Un trešā piespēle zonā Krišam Apšaniekam ļoti veiksmīga, precīza. Un rīdzinieki iegūst savu 2. punktu. Un rezultāts šobrīd 4-2. Joprojām Salaspils Wild Things labā. Pārmetienu veiks Dainis Jakovels no Soulfly UD. Skatīsimies, vai salaspilieši būs izstrādājuši kādu konkrētu taktiku izskrējieniem, lai ātri un precīzi gūtu uzbrukuma punktu. Pārmetiens bijis nekorekts, jo tas atcitās pret konstrukcijām. Tādēļ Ģirds Betmans devās uz brika atzīmi. Saspēle šobrīd norit starp Ģirdu Betmani, Reinis Otisons, Mārtiņš Gusārs un skaists punkts zonā Reinim Otisonam. Izskatās, ka Otisons šajā spēlē varētu kļūt par rezultatīvāko spēlētāju. Un rezultāts šobrīd 5-2 Salaspils komandas labā. Un pārmetienu veiks Reinis Otisons. Un Soulfly UD turpinās spēli ar uzbrukumu. Un augsta tālā piespēle no Daņa Jakovela. Krišam Apšaniekam zonā skaisti iezemē Krišs Apšanieks. Ļoti precīzi palaicienā. Un rezultāts ir 5-3. Joprojām Salaspils komandas labā. Un pārmetienu veids rīdzinieks Dainis Jakovels. Un tas ir bijis veiksmīgs, un izspēle sāk Ģirds Betmanis. Piespēlēt saspēles vadītājiem Krišam Maļinovskim, tālāk Dainis Teteris, atkal Reinis Otisons tūs zonai, un Guntars Miķelsons tvērs piespēli zonā un izcīna savai komandai jau 6. punktu. Un rezultāts 6-3.
Un pārmetienu veids Salaspils komandas spēlētājs Reinis Otisons. Un Sofai UD komandai no Rīgas atkal ir iespēja gūt nākamo punktu. Pie diska Rihards Apsītis. Piespēlē Andrejam Bakašam. Tuvu ir arī Salaspils komandas spēlētāji, cenšoties izsist disku. Un šeit redzam, ka starp Dainu Jakovelu un Mārtiņu Gusāru ir noticis sods. Tādēļ disks tiek atspēlēts atpakaļ Jakovelam. Piespēle Mārim Jankovskim. Un viņš raida punktu zonā Rihardam Apsītim. Neliela diskusija, vai Apsīts iezemēja šo disku ar kāju pirms līnijas. Un acīm redzot, kāja tomēr ir bijusi uz līnijas. Un tomēr komandas vienojas, ka punkts ir ieskaitīts un spēle turpinās. Šādas diskusijas drīkst ilgt ne vairāk kā 30 sekundes. Pusminūtes laikā komandas var izdiskutēt par radušos situāciju. Un kā redzams, tiesnešu šeit nav, jo frisbijā viens no pamatnoteikumiem ir spēle bez tiesnešiem, godīga, ar noteikumu ievērošanu. Un tas arī bija vērojams šajā spēles epizodē. Un Salaspils komanda veic kārtējo savu uzbrukumu. Ļoti skaistas, precīzas piespēles šobrīd. Pie diska Mārtiņš Gusārs. Piespēlē Mārtiņam Kasparānam. Tālāk Krišs Maļinovskis jau tuvu pie zonas. Un piespēlē Dainam Teterim, bet viņš to tver nesekmīgi. Un pie diska rīcinieks Dainis Jakovels. Un augsta tālā piespēle Mārim Jankovskim, bet arī tā netiek tvērta sekmīgi. Un atkal Gusārs ar Kasparānu uzsāk punktu. Un piespēle Krišam Maļinovskim zonā. Un skaisti tā tiek tvērta un iezemēta. Un spēles rezultāts šobrīd neliela diskusija starp komandām par to, vai disks netika izlaists no rokām par ātru pēc tā gūšanas. Bet acīm redzot, viss ir bijis kārtībā. Atkal ļoti ātri spēlētāji šo situāciju varēja izdiskutēt. Un šobrīd ir gūts 7. spēles punkts Salaspils komandas labā. Rezultāts šobrīd 7-4. Un turpmākās 2 minūtes norit puslaika pārtraukums. Un pēc tā uzbrukumu sāks Sofai UD spēlētāji. Atgriezīsimies tiešraidē pēc 2 minūtēm.
Atgriežamies tiešraidē un Salaspils komanda veica pārmetienu, lai rīdzinieki varētu uzsākt šī punkta pirmo uzbrukumu. Pie diska Dainis Jakuvels un veic augstu trešo piespēli Andrejam Bakašam zonā, un tā tiek tvērta veiksmīgi. Soulfly komanda gūst 5. punktu savas komandas labā, un rezultāts jau ir tuvu tā izlīdzināšanai un ir 7-5. Joprojām Salaspils komandas labā. Skatīsimies, vai puslaika pārtraukums būs nācis par labu rīdziniekiem, un varbūt viņi būs mainījuši kādu taktiku un spēs tuvoties rezultāta izlīdzināšanai. Pārmetienu veids Dainis Jakuvels. Tas atkal atcitās pret jumta konstrukcijām. Iespējams, tā ir šīs sporta zāles specifika. Tādai ļoti apdomīgi ir jāveic šie pārmetieni, lai tie būtu sekmīgi. Un Mārtiņš Gusārs uzsāk punktu no brīkā dzīmes. Tālāk Reinis Otisons Ģirtam Betmanim. Atkal Gusārs. Tālāk Maļinovskis. Un piespēlē zona Reinim Otisonam ar pirmo piespēli. Rezultāts jau 8-5. Salaspils komanda ir priekšā visu laiku 2 vai 3 punktu atstatumā. Jā, droši virzoties tuvāk uzvarai ar labu punktu priekšrocību. Tālāk pārmetienu veids Mārtiņš Kasparāns. Tas izdarīts sekmīgi. Un Rihards Apsīts sāk punktu no tālākās zonas gala. Tālāk saspēlē Dainis Jakuvels. Atkal trešā piespēle Rihardam Apsītim, un tā ir veiksmīga. Acīm redzot, rīdzinieki ir izvēlējušies taktiku spēlēt, izmantojot trešās piespēles, tādējādi iegūstot laukuma priekšrocības un pārmetot disku pāri visiem aizsardzības spēlētājiem, to ātri gūstot zonā. Rezultāts šobrīd 8-6. Un Salaspils veids kārtējo Mārtiņš Gusārs, piespēlē Reinim Otisonam. Tālāk Guntars Miķelsons un skaisti brīva piespēle Krišam Maļinovskam zonā, un rezultāts jau 9-6. Jāatgādina, ka spēles punktu limits ir 13 punkti, kā arī līdz spēles laika beigām atlikuši 12 minūtes un 20 sekundes. Pārmetienu veids spēlētājs Reinis Otisons. Un to tvēr Dainis Jakuvels, uzsākot uzbrukuma punktu. Piespēlē to Krišam Apšiniekam. Gandrīz to pārtvēr Salaspils spēlētājs Mārtiņš Gusārs. Bet uzbrukums joprojām rīdziniekiem. Atkal Apšinieks Raivim Meikinam. Tālāk Salaspils vadītājs Dainis Jakuvels. Jau vēlas iedot piespēli savas komandas spēlētājiem zonā. Atkal Raivs Eikans. Atspēlē Dainam Jakuvelam. Tālāk Andrejs Bakašs jau tuvojas zonai. Un skaistu punktu gūst rīdzinieki. Disku nogādājot zonā starp Salaspils komandas aizsardzības spēlētājiem. Un piespēli notvēra Miks Eglītis. Pārmetienu veids rīdznieks Rihards Apsītis. Tas ir bijis veiksmīgs, un Ģirds
Gusāru uzsāk punktu. Tālāk jau Reinis Otisons Dainam Teterim. Atkal Gusārs. Betmanis pie diska. Noticis sots no Mārija Jankovska puses, tāpēc disks paliek joprojām pie Betmaņa. Tūlīt zonā Reinis Otisons un brīvu piespēle Dainim Teterim zonā. Rīdzinieki nedaudz izskatās atslābuši un aizsardzībā vairs nav tik spēcīgi, vairāk brīvi atļaujot spēlēt Salaspiliešiem. Rezultāts jau 10-7 Salaspils komandas labā. Pārmetienu atkal veiks Reinis Otisons. Un no tālākā aizsardzības zonas gala tos nākamo punktu uzsāka Rihards Apsītis. Īsa piespēle Dainam Jakovelam, joprojām aizsardzības zonā. Tālāk atkal Apsītis. Atkal Dainis Jakovels. Šobrīd līdz laukuma vidum saspēle notiek tikai starp diviem spēlētājiem. Miks Eglīts piespēlē Mārim Jankovskim. Un trešā piespēle zonā Krišam Apšaniekam tā ir veiksmīgi, ļoti skaisti noķerts punkts lēcienā. Pašaizliedzīga spēle no Kriša Apšanieka puses, un to novērtē gan komanda, gan klātesošie skatītāji. Rezultāts šobrīd 10-8. Salaspils joprojām turās vadībā. Pārmetienu veids Dainis Jakovels. Un to tvēr Gusārs, saspēlējoties ar Kasparānu. Tālāk atkal Reinis Otisons. Atspēlē Gusāram. Pie diska Ģirds Betmanis un piespēlē Reinim Otisonam zonā pirmo piespēli. Rezultāts jau 11-8. Salaspils ir priekšā rīdziniekiem jau ar 3 punktiem. Un līdz spēles beigām Salaspiliešiem atlicis gūt 1-2 punktus. Pārmetienu atkal veids Reinis Otisons un uzbrukumu uzsāk Rihards Apsītis no aizsardzības zonas gala. Atkal saspēles vadītājs Dainis Jakovels ar Apsīti apspēlē pretiniekus ar īsām piespēlēm. Atkal jau Jakovels pie diska. Un jau kārtējā piespēlē Apsītim. Un atkal jau Jakovels šobrīd punkts noteikti starp diviem spēlētājiem. Un Apsītis to, Jakovels to nogādā zonā Andrejam Bakašam. Noteikti neliela diskusija starp rīdzinieku Rihardu Apsītu un Salaspils spēlētāju Krišu Maļinovski. Iespējams ir bijis pārāk liels ķermeņa kontakts ar spēlētājiem, bet ļoti ātri tas tiek izrunāts un spēle turpinās. Pārmetienu veids Dainis Jakovels. Un Salaspiliešu Krišs Maļinovskis Otisonu. Atkal Gusārs. Tālāk jau Betmanis. Kasparāns ļoti ātri spēlē Salaspils. Piespēlējot viens otram. Un Krišs Maļinovskis brīvu piespēli atdod Reinim Otisonam zonā. Rezultāts jau 12-9.
Salaspilsam atlicis viens punkts, lai svinētu uzvaru spēlē, bet nākamo punktu viņi uzsāks ar aizsardzību, tādēļ viņiem vēl disks ir jāatgūst savā labā. Rīdziniekiem arī ir iespēja gūt uzvaru, bet tādā gadījumā viņiem šobrīd būtu jāgūst 4 bezatbildes punkti. Skatīsimies, vai viņi to spēs piepildīt. Ļoti pārmetiens no Reiņa Ottosona puses, un no tālākās zonas gala to uzsāk Dainis Jakovels. Neveiksmīgi piespēle no viņa puses, un Mārtiņš Kasparāns nospēlē aizsardzībā. Un komandai Salaspils ir iespēja gūt uzvaru, un tā arī tiek gūta, un uzvaras punktu gūt Mārtiņš Gusārs. Un spēle ir noslēgusies ar 13-9 Salaspils Wild Things labā.